Apvienība Jaunatvieši. Mēs apvienību jaunatvieši pārstāvam to Latvijas cilvēku daļu, kas uzskata, ka pietiek satraukties vienreiz par kaut kādām Eiropas problēmām, tagad ir jāskārto Latvijas problēmas, un tas ir jādara arī mūsu Eiropas partneriem, tā sauktamajiem. Tāpēc nekādu digitālo naudu, CBDC, nekādus jaunus pandēmijas līgumus, nekādu zaļo kursu, visas šīs te luksusa problēmas, kas ir tādām valstīm kā Luksemburga. Lūdzu, tā ka mūsu dzīves līmenis būs tādā līmenī, tad mēs arī varēsim pieslēgties to risināt. Tagad mēs esam te robeža Krievija, Baltkrievija, lūdzu, šis ir jārisina. Paldies. Apvienība Jaunatvieši, lūdzu. Es nesaprotu, kas amerikāņi no mums ir atteikušies, jo kas mēs esam NATO dalībvalsts. Kāpēc ir jādara paralēli tagad pēkšņi Eiropai tas pats? Mēs esam pilnībā atkarīgi no Amerikas. Te klātesošie ministri var apstiprināt, kā tur skrien uz vēstniecību atskaitīties un saņemt instrukcijas. Amerikāņi nav no mums atteikušies. Mēs esam NATO dalībvalsts. Visus šos te 20 gadus mums stāstīja, cik svarīgi ir būt NATO. Tagad izrādās tas neko nenozīmē Eiropai, Eiropas Savienībai, kas ir ekonomisko jautājumu organizācija. Paralēli vēl te jāstiprina, jābūvē savu armiju. Kur tad ir palicis NATO? Kāpēc te tiek maldināta sabiedrība visu laiku ar kaut kādiem kārtdraudiem? Apvienība Jaunatvieši. Bet dati rāda visu pašu par sevi. Mēs esam pēdējās vietās ekonomiski Eiropas Savienībā. Es atvainojos ar plikām pakaļām un skrienam. Nu, tik palīdzēsim tiem vēl, kas tur nav NATO valstis. Nu, kādā sakrā mums jāsatraucās tikai un vienīgi par Latviju. Par Latvijas interesēm, ekonomiskajām, drošības, ko nosacīts NATO un tā tālāk. Nevis par kaut kādām, ko Eiropas Savienība tur izvirzījusi kā kaut kādas prioritātes.